kas ir zinātniska pieeja? Kā mēs varētu, es pat tā gribu saprast, kā es varētu tagad izšķirot, kas ir tādas sazvērestības teorijas vai kaut kādas tikai aizdomas, un kas ir tādi drošticami avoti, kā saka mūsu valsts pārstāve Latvijas TV panorāma un Rečekas birojas ar Ingu Spriņģi un Rolandu Siliņu un Raudas ar Paulu. Kas ir tie drošticami avoti? Nu, es personīgi kopš 20. gada skaidri zinu, ka Uga Dumpis, piemēram, teica, ka jā, vajag, bet pēc tam beigās viņš saka, slimo tikai vakcinētie ar jauno to omikronu. Es tad redzu, nē, tas nav drošticams avots. Un es gribu saprast tā ar savu galvu, lai iet pie vēli visi vēli, lai iet pie dieva visi dievi, un lai es gribu saprast, ja es esmu šeit piedzimis, un te ir riņķī vēl mana tauta, kaut kāda ģimene, latvieši un Latvijas krievi un viss tā Latvijas tauta, tā tad mēs esam, un mums ir pagaidām sava zeme, savas valsts, un es arī esmu te pilsonis, un man ir kaut kāda darbnīca, izstādes viss. Tas man ir izējas punkts. Un tālāk, es neesmu zvērējis uzticību, ne Siliņas kundzei, ne Rinkēvičam, ne Kariņam, ne Levitam, tā kā viņi būtu drošticam avoti. Es vienkārši pats gribu šodien kādu pusstundu padomāt, kā tad ir ar tiem drošticamiem avotiem, jo man tā bērnībā mācīja, vai es tā arī man dēls, tur kvantu fiziķiska zinātne ir noturīga saistības starp cēloņiem un sekām. Un starp cēloņiem un sekām, ka ir kaut kāda secība, kura ir absolūti prognozējama un neapšaubām un cēloņa sakarība. Un ja tur ir cēloņa un sakarība, tad tā ir arī likuma sakarība. Un es gribu saprast to, kā tā likuma sakarība apmēram izpaužās, viņu sev droši tā kā ielikt par pamatu savai domāšanai, ka es par savu domāšanu uztveršu tikai šādas lietas. Un nekādu drošticamu avotu man nav šobrīd. Es zinu, ka es nevaru uzticēties ne Latvijas, ne Krievijas, ne Lajenas televīzijai, ne ASV, jo tur 3-4 gadus mums Baidenkungs vienu kaut ko visu laiku teica, ka tas ir droši ticami. Un tagad atkal ir republikāņi nākuši un pilnīgi pretējo visu to noārdīt, ko mums 4 gadus ar varu uzspieda kā droši ticamu. Tāpēc es gribu, kas tad mēs esam latvieši un kas es esmu. Es domāju latviešu valodā. Man te dzīvo vectēvi, cīnījās ar asinīm, gāja bojā, lai šai zemi paliktu man un maniem bērniem. Tas ir vienīgais izējas punkts. Man tēvs arī dzejnieks Valdis Rūj rakstīja, šī zemes svētā mums novēlētā ir vienīgā, kas nepievils. Un es nevienam negribu ticēt, arī ne tagad kaut kādai partijai, ne kaut kādiem Eiropas plāniem, nekam vairs nevar ticēt. Tāpēc es gribu saprast to, kā man uzbūvēt savu domāšanu, lai viņa būtu organiska man un dzīvot spējīgi, un lai es varētu izdzīvot, lai varētu izdzīvot manu bērnu, realizēt tās potences, ko man Dievs uzdāvinājis. Ot te, tas ir vienīgais drošticamais. Ko tur uzgriezt, tas nav. Un tāpēc es gribu pirmkārt nostiprināt kādas minūtes, kā tad būtu pareizi jādomā, un kā latviešiem būtu vajadzīgs izbīdīt savu kaut kādu komunikāciju laukumu, kurā mēs izvirzam savas stratēģiskus mērķus, kā latviešiem izdzīvot arī nākotnes pēc 10, pēc 50, pēc 100 gadiem, lai Latvijā būtu tieši tie, kas uz šodien ir Latvijas pilsoņi un kas domā latviešu valodā un kam patīk šī valsts, šī zeme un šī kaut kāda tradīcija, kopums, kultūras un arī kopdzīves kaut kādas formas, kas ir raksturīgas tieši šiem ziemeļniekiem un tādām baltu tautām. Un pašiem ir jāizvirza tā kā tās stratēģijas.
Es nevaru visu laiku klausīt to, ko no ārpuses man uzdos tur Pasaules banka vai Pasaules veselības organizācija vai Pasaules migrācijas organizācija, ka tas, lūk, ir tagad galvenais mērķis, uz ko ir jāiet. Tos mērķus jāizstāda pašiem. Un tāpēc, lai es tagad to tiešām šo hipotēzi, ko es tikko izvirzīju, lai es viņu varētu tiešām sev ielikt domāšanas pamatā, ka es pamostos, es neklausos, ko man no ārpuses saka, es zinu, es ticu tikai šim. Un tāpēc es gribu tādu domu gaitu, tā kā loģisku, lēnā garā, un es tā iekārtošu sērti, un es tagad padomāšu tā, ka labi, kā var vispār izvirzīt šādas stratēģijas, tieši latvieši, kādi varētu būt tie mehānismi, vai nu jābūt kaut kādiem regulāriem referendumiem, vai kaut kāds tautas tāds kā saits, kurā brīvais mikrofons un visi pilsoņi, ne tikai kaut kāda partija biedri drīkst runāt, kurā nav nekādas cenzūras un var izvirzīt dažādas, piemēram, stratēģijas. Mēs Latviju gribam ar visiem tautu, tā kā bija ebreji, Mūzus priekšgalā pārcēlās uz kaut kādu tuksnesi vai uz Izraēlu. Mēs arī gribam kaut kur pārcelties uz Indiju, kur sanskrita tur tie pirmlatvieši varbūt dzīvojuši. Ja mēs gribam uz Marsu ar Elonu Masku, ja mēs gribam pievienoties apakaļ Krievijai un PSRS, ja mēs gribam Eiropas Savienībā attīstīties, bet jeb Amerikai kā 51. štats, jeb vēl kaut ko. Ir brīvi tā te runāt, kā es tagad runāju. Nu labi, tās ir viss tādas. Tur kas tur Ašrādens pateiks muļķības, tur mēs esam parādā 20 miljardus un vēl gribam 10 aizņemties tuvākos pāris gados. Mums jādod pa priekšu parādu vēl bērniem, mazbērniem, mazmazbērniem. Nē, bet tie parādi mums nav jādod. Viņas aizņēmās personīgi Ašrādens ar Levitu Kariņu, lai viņi arī atdod. Mēs varam tā kā to darīja islandieši vai grieķi, viņi pateica, mēs tos parādus neatdodam, norakstam, un tos pāris baņķieris, kas it kā, kam mēs parādā, ieliekam cietumā vai kā Soros, šobrīd arī ASV, kā teroristu mēģina uzsākt tiesvedību un sākt vajāt par terorismu un par dažādām manipulācijām, un Soros fonds, kas Latvijā šo kārtību iedibināja 30 gadu laikā, daudzās valstīs, tur Ungārijā, Anglijā, un visur viņš ir izsludināts kā meklējums noziedznieks. Un tāpēc visi tie, kas šobrīd vada tā koalīcija, visi ir saņēmuši šīs stipendijas, apmācīti vai formā un tā tālāk. Tāds ir mans izejas punkts, bet tagad, lai es sev nostiprinātu, vai es pareizi domāju vai nē, es gribu tādu domu gaitu izsecināt. Kas ir zinātne? Tātad, ar ko es sāku šodienas tā kā priekšlasījums. Zinātne tā ir noturīga saistības ar cēloņiem un sekām. Ka viņa ir, teiksim, tā saistība starp to ir atkārtojama arī eksperimentu gaitā. Un nevis tikai vienai tautai, ebreji tur tautai, kas ir dievi izredzēti un pārējie tā kā dievi neizredzēti. Tā iznāk. Bet arī latviešu tautai, ja kaut ko, teiksim, ebreju tauta vai ASV tauta vai Krievu tauta kā vadošā PSRS, viņi sev uzņēma pa tādu, ka jā, mēs esam dievi izredzēta tauta, mums ir šai zemē jādzīvo, mēs paši izvirzam sev un nevienam neprausām atļauju par savu izdzīvošanas ilgtspējības likumību. Man Latvija bez latviešiem nav vajadzīga, ja te būs, teiksim, Krievijas federācija vai kaut kāda Anglijas federācija un dzīvos te afrikāņi jau pēc dažiem 10 gadiem, ja izies caur tā aizvietojošā migrācija, kas šobrīd ir Saeimas pieņēmis zaļo koridoru, ka privileģētā kārta ir šeit migranti, un kurus ir jāapmaksā pilsoņiem. Un katrs migrants izmaksā 200, tas ir no 500 līdz 800 tūkstoši ir aprēķināts, ka neizglītotie Āfrikas tuvo austrumu migrantā izmaksā. Un katrs bērns, lai viņu izaudzinātu līdz 18 gadu vecumiem, izmaksā 200 tūkstoši. To bankas ir aprēķinājuši un viss statistikas pārvaldes. Tātad, ja mēs gribam vienu migrantu paņemt vai 4 bērnus, jo izglītotie emigranti no Latvijas, tur visādi skolotāji un ārsti, viņi dod pienesumu Anglijai, Īrijai, Vācijai, bet neizglītotie, ko iepuldina Latvijā, viņš katrs izmaksā, jo viņš neko nesajēdz, viņš jāapmāc, viņš nesaprot to
kultūru, veselību, izglītību. Viņš ir uz kakla absolūti, un tie, kas jau ir iekortelējušies Eiropā, viņi dzīvo savos anklāvos tikai no tām pabalstiem, un tagad Amerikā ir tā viena deputāte, kas tur ir parlamentārieti no Somālijas, aizmirs uzvārdu, ļoti sarežģīts kaut kāds Mugamba, Gumba, Makumba, Kabamba, Kabana. Un viņi tagad pateica, ka tas čalis, kas bija tāds nacionālists, ka Ameriku pirmā vietā jābūt amerikāņiem, jauns puisis, kuru mīlēja visi, es aizmirsu, kā viņu sauc, kaut kāds Kirks. Ne Kirks Douglas, bet kaut kas cits. Tam ar nav nozīmes. To tagad tie globālisti nošauja. Bet tā deputāta parlamenta migranti, viņi saka, viņš pats vainīgs, ka viņš neatbalstīs Sorosa un Rothschildu, Rockefeller plānu par apvienošanos un tādu vienotu migrantu brīvo iepludināšanu Amerikā. Un tāpēc viņš pats vainīgs, ka viņu nošāva. Un tagad Trumps un prezidenta administrācija un J.D. Vance un tie mēģina atrast kaut kādu punktu, kā viņu dabūt ārā no tiem parlamentāriešiem. Bet nav tāda punkta. Jo viņi jau ir parlamentārieti, un viņi saka, ka jā, vajag atšaut visus tos, kas ir nacionālisti un grib, lai paliek viņu valsts, viņu pilsoņiem. Tos visus vajag atšaut, tā iznāk. Un viņi runā, un viņai ir vārda brīvība. Bet ja Latvijā kāds no deputātiem, vai tur Brēmanis, vai Stepaņenko, vai Šlesers kaut ko runās tādu, ka Latvijas pilsoņiem, tad uzreiz Rečeka aiztais viņiem muti, ka nē, tas ir pretvalstiski, jo mūsu valsts vadība izvirzījusi citādāks ir tos mērķus. Labi, bet tā viss ir atkal literatūras aizplūda. Tas, ko es gribēju šodien apdomāt, tā tad ir, kā notiek zinātniska domāšana. Lai es zinātu, ka manas domas ir pamatotas, ka es esmu starp cēloņiem un sakām, ko es izvirzu, ir prognozējumi neapšaubām cēloņu sakarība. Tātad es domāju likumsakarību. Pirmkārt, kas ir vajadzīgs, lai vispār kaut kas realizētos šai realitātes tajā kurā mēs esam, kaut kādā virtuālā vai kādā realitāte, ir vajadzīgs pa priekšu nodoms. Tā kā pēc tam ir lēmums, kas jau ir ar gribas spēku apveltīts, tad ir kaut kāda ar gribas spēku apveltīta lēmuma iznešana realitātei, ir darbība vajadzīga, kaut kāda darbība, un beigās pienāk rezultāts. Tātad no nodoma līdz rezultātam ir pa vidu vēl kaut kāds posms, bet galvenais ir nodoms. Galvenais ir nodoms. Es nezinu, kā krieviski tas ir namēriņie. Latviski ļoti grūti namēriņie. Nomērīšana vai kā tas vēl varētu būt. Kaut kāds nodoms, tas ir jāpadomā, kas tas ir nodoms. Tas ir tā kā, ka es pamostos, piemēram, šodien no rīta pamodos. Es domāju, jā, es esmu pamodies, tad es esmu dzīvs šeit. Un man Dievs te ir pamodinājis, man ir arī iespējas kaut ko šeit realizēties, kaut kādas savas potences. Es esmu vīrietis, es varu realizēties kā vīrietis vai kā kaut ko, es nezinu, bērns taisīt vai iegūt baudu no seksa. Es varu realizēties kā mākslinieks. Man ir otras krāsas, es varu tagad tā. Es varu realizēties kā kurators, otrais mācījos. Tagad es gribu, man VEFā deva unikālu latviešu sabiedrību iespēju, kad 1. oktobrī šādu izstādi Latvijas nākotnes cilvēka dzimšana pēc 50, pēc 10, pēc 100 gadiem, kāda iztiesīsies Latvija. Vai šeit būs latvieši, vai šeit būs veiksmīgi, vai šeit būs islama valsts, pie kā neizbēgam novēdīs šī brīža politika, ka latvieši izmirst, bet islamieši, viņi 6 bērni ģimenē, viņi atražojās 6 reizes. Ja mums būtu 2 bērni, tā kā man ģimenē, dēls un meita, tad mēs ar kundzi tātad paliekam par nulēm, un Latvijā būs 1,8. Ja mums ir tā kā citās valstīs, jau Krievijā, kur ir vēl, un arī Latvijā šobrīd vairāk nav 2, tas ir manā ģimenē, un vidēji agrāk bija tā, ka dažās bija daudz bērnu ģimenes, 3, 4 bērnu, un man vecākiem, vecvecākiem vēl toreiz dzim pa 10, 15 bērni. Tad es saprotu, ka ģeometriskā progresijā, ja mēs atjaunotu pašu
tādu pārvaldi un uzlikt pa galveno, lai bērni dzimst. Un tos 200 000, ko banķieri aprēķinājuši, neieguldīt kaut kādos ieročos, kaut kādos Rail Baltikos un visādos tur uzturēt to privileģēto 300 000 ierēģņu kārtu partijnieks un viņu radus un ģimenes loceklis jau gandrīz miljonu. Ja mēs ieguldītu tos 200 000 bērnos, nu labi, es nezinu, cik man tā sperma vēl veselīga, bet kaut kā man pat polūcijas pa nakti notiek. Es varētu vēl palīdzēt, ja jauniešiem vairs jau ir novakcinēta sperma un nav, es varētu kaut kā atbalstīt. Un es zinu, ka vēl mūsu paudzes vīrieši vēl nav ne geji, ne transgenderi. Mēs varētu ar jaunām sievietēm vai tāds, kas vēl grib dzemdēt. Nu labi, tie ir viss tādas muļķības, bet tātad nodoms, pēc tam no tā nodoma, man ir nodoms, ko es gribu, lai latvieši izdzīvo. Es saprotu, kāda man tiesība domāt, lai visi latvieši izdzīvo un lai te vēl man bērni atgrieztos pēc izglītības Latvijā. Nepalikt ārzemēs. Nu, kā es varu tādu kaut ko domāt, ja šobrīd 30 gadus ar vienu krītās strauji tā latviešu skaits, gan izbrauc, gan vairs nedzimst. Nu, kā es varu vēlēties kaut ko tādu nereālu? Stulbs nodoms, bet man ir tāds nodoms. Tātad, kas būtu vajadzīgs? Lēmums, ka es pieņemu lēmumu, jā, šī ir latviešu galvenā stratēģija, pa priekš nostiprināt izdzīvošanu, lai latvieši un Latvijas krievi. Kas priekš tam ir vajadzīgs? Viena ļoti svarīga lieta ir pašapzināšanās, ka mēs esam tā tauta, kas te šobrīd dzīvo. Labi, tas nebija godīgi, ka Krievs PSRS laikā iepludināja ar nodomu asimilēt, bet PSRS beidzās, un tie Krievi, kas te ir iebraukuši, tie, kas gribēja aizbraukt armijas, tur KGB darbinieki, un KGB darbinieki nē, viņi visiem bija nauda, tie Krievijas partijas miljoni, un viņi visi te noprivatizēja, un KGB darbinieki tagad jau ir lojāli Latvijai, visi tie, kam viss, kas pieder, jo viņiem šeit viss, kas pieder, ja viņi aizbrauks uz Krieviju, tur ir vietēji oligārhi, viņiem nekas nepiederēs. Tā kā KGB darbinieki ir jāsaprot, ka ir, un arī tie partijas biedri, kas palika Latvijā, kas vadīja komunistu partiju, viņi ir lojāli Latvijai, jo viņi saprot, ka kaut kur Amerikā viņi nulle, tā kā Krievu oligārhiem visu naudu atņēma Anglijā un viss. Viņi ir lojāli Latvijai, tie vietēji oligārhi, visi tur Lembergs, Čēlis, Šlesers, Kargini, visi tie ir lojāli Latvijai, jo viņi redzēja, ka šeit viņiem bija 100 komercbankas un viņi bija tuvu miljardieriem, un tad, ja sāk globālisti, tad viņi šeit vairs nav nekas. Kristupānam viss tur kaut kas Floridā pazuda, sakal jāiet politikā, Šleseram jāiet viss. Tie ir lojāli Latvijai cilvēki. Tā ir mūsu tautas daļa. Tie Krievi, kas te šobrīd ir, man ļoti daudz pazīstam draugi, kuriem bērni gājuši latviešu skolās, runā brīvu latviešu, krievu, angļu valodā. Viņi ir bijuši Krievijā, paskatījušies, ka viņi negrib pievienoties Krievijai. Tie ir lojālāki kā mēs, tie jaunie Krievi, kas aizbēg no Puķina administrācijas, kas jau ir tā kā Ķīnas tajā ietekmes zonā, un Ķīnas tā stingrā dresūra un visi tie reitingi un visi tā ierinda un komunistiskās partijas vadība, tiem Krieviem, kas šeit Latvijā dzīvo, nepatīk. Un viņiem patīk Latvija, ka ir neatkarīga valsts, tie ir arī mūsu sastāvdaļa. Latvijas ebreji vispār ir ne tikai sastāvdaļa, bet pat vadošais šeit intelektuāls spēks, kas tur Gulfsons savā laikā tas PSRS deputāts un ar Kissingeru ticies, Bžežinski un visu viņš vairāk, es domāju, izdarīja, kā visi pārējie kopā. Tāpēc es man tā doma tāda, lai mēs pašapzinātos, mums jāsaprot, ka pietiek cīnīties tiem Latvijas krieviem, Latvijas ebrejiem un Latvijas romiem. Mēs tos ārā vairs nevaram dabūt. Tā bija vēsturiski tāda situācija, ka 40 gadus mēs bijām tajā sastāvā, un šobrīd mēs esam tādi daudznacionāli, pēc etniskā sastāva, bet pēc valodas, pēc viss, mēs esam nācija. Jāsaprot, ka tie krievi, kas tie vietējie vai ebreji vai romi, viņi visi ir tāpat man tā kā ģimene. Visi tie ir man mīļākie cilvēki, es viņu katru sabučoju, kad viņš tur dzīvo, iemācījies latviešu valodu, nu tas esmu es, tas ir viņš un es, mēs esam viens.
un es pa viņu stāvēšu un kritīšu, lai viņš tur hokejā, kāds viņam uzvārds krieviski, latviski. Nē, mēs esam viena nācija, ja mēs gribam izdzīvot. Jo vien mums sākās iekšējais karš, tā kā tur Ukrainā, tur pusi dzīvo Krievu, pusi Ukraiņi, un Krievijā pusi tur varbūt nav Ukraiņi, bet arī daudz, un ja viņi sāk tur tagad kaut ko dalīties, un tad viņi paši iznīcinās. Un tāpēc Latvijā, ja grib mūs arī novest, ka mēs tagad karosim Latgali vai ar kaut kādā veidā, tas ir pašiznīcība, tāpēc ir jāsaprot, ka uz šodien tie, kas ir pilsoņi, ja pat Kariņš te salaidis iekšā jau 100 000 melnos, arī tiem mums nāksies viņus panest. Ārā viņus dabūt vairs nevar. Amerikā viņi nevar dabūt ārā pat kaut kādus, kas atzīst izšaut vietējos amerikāņus, tā kā tā Somālijas izcelsmes tā parlamentārieti. Trumps viņu nevar dabūt nost, jo viņi pasaka, ka jā, Kerku nošaut bija pareizi, jo viņš pats bija vainīgs. Nu, ja to pasaka parlamentārietis deputāts, ka vajag pielietot teroru, tāpat kā Ļeņins pielietoja Hitlers pret saviem iedzīvotājiem vai Staļins, vai arī šī patreizējā valdība pielieto teroru ekonomisku. Jā, mums nav arī cenzūra ir, bet Facebooks tagad un pateicoties Elonam Maskam, kurš atkal atjaunoja visus politiķus Twitterī un iztaisīja viņu brīvu arī, lai visi nepāriet uz Twitteri, arī Zuckerbergs iztaisīja tagad tā, ka piemēram, es tagad, es nezinu, vai es esmu tiešraidē, vai es neesmu, es ar sevi runāju, personības dalīšanās, parunāt ar inteliģentu cilvēku svētdienas rītā. Un kas no tā izriet, ka Latvijā tomēr ir brīvības, vēl kaut kāds un demokrātija, un tā kā Krievijā ir aizštopēts Facebooks, YouTube, viss, vajag maksā, vajag tikai sazināties. Tad Latvijā spriņģi neko nevar padarīt. Viņi tagad aizgājas pētīt vagīnas un viss, ka viņi jūt, ka agri vai vēl visu to rečeku biroju ieliks cietumā, tad, kad to USAID Amerikā atlaida un atzina par nelikumīgu cenzūru. Arī Latvijā tas nonāks, ka beigsies šī kliķa vai nākošās vēlēšanās mēs kaut kā tiksim ar šito galā. Tiem čaļiem ir baigā timba, jo tas ir galvenais instruments, kā turēt tautu cenzūras un propagandas spīlē. Tie ir vislielākie noziedznieki. Labi, tātad nodoms, lēmums, darbība rezultāts. Tagad es gribu padomāt, es no rīta pamodos, es par šo lietu domāju. Tagad es kaut kādas sarunāju muļķības 15 minūtes, bet es gribu atgriezties pie sākuma šodienas tādām priekšlasībām. Tātad man bija tā domas gaita, ka laika vienībā priekš mums ir bezgalīgs daudzums iespējamo nākotnes variantu. Laika vienībā, teiksim, nākošā gadā, ja tā kā padomu laikā bija 5 gadus, vai ķīnieši plāno 50 gadus uz priekšu. Mums ir bezgalīgs daudzums iespējamo nākotnes variantu. Var Latvija izmirt, var, ja mēģinās karot ar ātomu Krieviju, vispār uzspridzināt, un tā kā Nagasaki, Hirošimā, tad Rīgā ir 0 iedzīvotāji, un tā kā tagad tur Irāka, Irāna, tur Irāna apturēja, bet Irāka tur, un es redzēju, Brēmanim bija izstāde, kur neviena māja vairs nav, tāpat kā Donbasā. Neviena iedzīvotāji, un laimīgi karš ir uzvarēts. Kurš? Kam ir, vai tā ir uzvara, ja teiksim, līdz pēdējiem latvietim šeit būs tukšs būvpalacis, tāpat kā tagad. Nestle un BlackRock būvēs tur Donbasā, pat neņems vērā vecās ielas. Viņi būvēs, viņiem ir plāns, tur triljonu gandrīz ieguldīt, būvēt pilnīgi jaunas rūpnīcas ielas. Ja Latvija šitā noslaucīs, vai tā būs uzvara? Jautājums. Es domāju, nebūs uzvara. Bet atkal es aizvirzījos. Es tagad neko nefantazēšu, bet iziešu cauri tam domu gājienam, tai loģikai, kas man pašam likās vērtīgi. Tātad laika vienībā priekš mums ir bezgalīgs daudzums nākotnes variantu. Pēc 10 gadu, pēc 50, pēc 100 var Latvija kļūt tā kā Ulmaņlaikā par bagātāko Eiropas valsti. Un tiešām visi Latvijas pilsoņi gribēja šeit kaut kādīgi dabūt privilēģiju būt par Latvijas pilsoņu. Tātad laika vienībā ir bezgalīgs daudzums, bet kas tad mums ierobežo realizēt
Bet mēs tomēr ejam tādā tā kā nolemtībā, tā kā uz hitleriešu nāves nometnēm. Ebreji gāja un padevās. Un viņi vienkārši iet, viņi zina, ka visus nomušīs. Un viņus pāris apsarga, ja viņi varētu ar kaut vai somiņām viņus nodauzīt, vai dažās tajās nāves nometnēs bija sacelšanās. Un arī latvieši gāja uz lopu vagoniem, brauc uz Sibīriju, un man stāstīja, ka viens pats kaut kāds KGB komisārs iekāpa vilcienā un teica visiem tiem kurinātājiem un tam lokomotīvas vadītājiem: klausieties, jūs tādu foršu veči paņemsim un tagad braucam uz to Alūksni, vai kas tas bija par rajonu, un sarakstīsim saraksts 1000, tur izsūtīsim, un jūs ieliksim abus kā strādniekus pa vadītājiem, visi. Tie veči samirkšķinājās un teica, lai tas KGB vecis palīdz ādas jakā iekurināt to vilcienu un iemet viņu vilcienā un nokurināja to tipu. Un viņu rajonā izvešana nebija. Jo viens ģeniāls kariņš vai viens ģeniāls KGB, kaut kāds apmācīts spieks, viņš var nolikt uz ausīm un izveidot jebkurā valstī tādu piramīdu, kā amerikāņi, indiāņi arī atdeva visu savu zemi, visu, un Latvijā arī. 2 gadus nobiedēja ar kaut kādu šķaudēkli, un cilvēki pazaudēja biznesu, dzīvību, veselību, visu likums, un iekļūst parādu valgos. Un tagad pēc vienotības koalīcijas vadīšanas 20 miljardi mīnusā. Un pirms viņi nāca pie varas bija 2 miljardi plusā, un Latvija nevienam nebija parādā, un vo tev kaut kādas paktus, konvencijas, kaut kādas tur miljonus dienā maksas, nekā dzīvojam kā gribam. Un kalvītim gāz uz priekšu, viss tā bija treknie gadi. Un tāpat kā palika atmiņā Staļina laiki, Ulmaņa laiki, tur Hitlera laiki, Kalvīša laiki un latviešu oligarhu laiki, paliks atmiņā kā treknie gadi, ka bija savs bizness un visiem gāzi grīdā. Akal joki un muļķības vispār. Tātad doma bija tāda: nodoms, lēmums, darbība, rezultāts. Tikai tā var kaut ko izdarīt. Ja nodoms no āras iedod, kā tagad, no Pasaules veselības organizācijas Klaus Švābs, un tāds mūlis, Švābs kaut kāds hitleriešu dēls, mazdēls, viņš pasaules jaunie līderi, Puķins, tur Zelenskis, Makrons, un visiem jāklaus, un viņi tagad vedīs uz transhumanismu. Bet mums ir jāizvirza pašiem, bet kurš tad izvirza? Pat tie jaunlatvieši un šitie suverenitāti, viņi tikai cīnās atmaskot. Tas, ko viņi dara, ir labs žurnālistisks alternatīvs mēdījis Latvijas TV panorāmai, kas ir absolūti tā kā tas te propagandas tiem te transhumanistiem. Bet kur tad ir tās labās perspektīvas? Parādiet man, kur viņas ir? Reku man ir perspektīva. Es noklausījos Vāgneru Valkīras, Nelsons diriģē un uzreiz uzzīmēja, ka sievietes tur lidinās kā raganiņas uz šitām te slotām un kaut ko pa naktīm sametās kopā, tā kā Margaritā un Meistarā, un visus tos ierēģņus, kas pārdevušies un deģenerējušies, kaut kur aizsūt uz elli, un atkal domā, kā mums izdzīvot. Jā, mums ir privilēģijas Latvijā, jā, mellējiem nav privilēģijas, bet viņi var arī sakārtot savu Āfriku, kad Afī bija izdomājis katru apzaļumot visu un dzīvot tur laimīgi. Mums nav jāpaši iznīcinās, tāpēc vien, ka banķieriem ir vieglāk pārvaldīt melnos rasi, jo viņi visi nespēja kritiski domāt un vispār šādas stratēģijas savas izvirzīt. Viņiem patīk, viņiem pasaka uz priekšu vai ej un uzspridzinies kā tie kamikadzes, un viņš iet, jo viņam tas augstākās rases pārstāvis, kaut kāds aristokrāts tā liek darīt, vai premjērs. Latvijā tā vēl joprojām, lai arī cik zombēts, tā nav. Neviens cilvēks neraujās kaut kur iet un izpildīt visus tos, arī šitos izkastrēties un pat transgenderoties. Arī neviens tā uzreiz necenšas skriet. Nav palielinājis, neskatoties uz propagandu, cik tas būs kruti, nav palielinājis tas skaits, kas dzimuma maiņai. Tātad nodoms pa priekšu vajadzīgs, ka izdzīvot pašaizsardzības instinkts, tad lēmums,
Kā to varētu izpildīt, kaut kā apturēt to emigrāciju, Latvijas pilsoņu un imigrāciju melno. Kā to apturēt? Jo šobrīd vairs ar Krieviem nav problēma. Ir problēma ar zaļo koridoru, ka ir Els Gors VF formā paziņoja visiem prezidentiem, ka līdz 30 gadam viss paredzēts tur sākt iepludināt miljards melos te Eiropā, un ka Rietuma Eiropa ir pārpludināta, un tur jau drīz varēs balsošanā 51%, un jau redz premjerministri visādās valstīs jau ir islamisti, un tā iekarošana būs pabeigta. Tajā brīdī, ka būs 51%, viņi nobalsos pa islama valsti. Laika vienībā priekš mums ir bezgalīgs daudzums iespējamu nākotnes variantu, bet mums ir jāizvirza tas nodoms, ka mēs gribam šeit pastāvēt. Un tad jāizdomā, ka ja cēloņi sakarīgi latvieši brauc prom, Latvijas krievi brauc prom un brauc iekšā melni, kas pie kā tas novedīs? Nu, skaidrs pie kā. Tātad šis process ir jāaptur, ir jāizstāda tā, ka melnie brauc prom, brauc iekšā atpakaļ latvieši un Latvijas krievi, vai tie, kam ir mīļi šī un kas grib runāt latviešu valodā, kas pasargā Latvijas teritoriju kā slēgtu valsti, kurai ir suverenitāte. Sava nauda jāatjauno lats, jau arī Eiropas Savienības ietvaros. Polijai un daudzām valstīm ir turpina savus lots, mums var būt savs lats, kurš mums garantēs savu vērtību sistēmu. Jāatjauno ir vērtību sistēma, ka mēs Latvijā neatbalstām nodevējus, sorosistus un zagļus un kaut kādus diversantus. Mēs visvairāk algas maksājam Latvijas nacionālajiem baroņiem, tiem, kas iziet priekšā runā no deputāta tā kanceles, kas izglītības sistēmā atbalsta to, ka Latvijā mēs turpināsim kā nacionāla valsts pastāvēt un neatdosimies transnacionālām korporācijām, kā šobrīd Krievijā, piemēram, notiek, ka vispār viņi ir Ķīnas sfērā, ka BRICSam ir jau gandrīz pusi, 45% no pasaules ekonomikas ir BRICSam. Un BRICS ietvaros Ķīnai ir 70%, Indijai 14%, Krievijai 7% tikai, un pārējām valstīm 16% ir kopā 7%. Kopā tātad Ķīnai 70% balss. Un jūs domājat, ka tur Puķins vai Krievija kaut ko baigi nosaka toni? Nekā nebija. Tā tie Krievas Siemļbanka Kiršina sen jau ir Krievijas banka, ir tā kā filiāla EPRS-am un abi uļi neklaus neko Krievijas valdībai. Un BRICS ietvaros tas ir absolūti Ķīnas komunistiskās partijas programma. Un Ķīnas vispār ekonomika ir apsteigusi ASV, un ASV vairs neko nevar tā, ko plūš šlaps Latvijai un atbrauc Levits un visur fotografijās. Tur Levits un Zatlers un šitais te, kas tur Freiberga un Dombrovskis un visi vienmēr sēž pie labās rokas Klaus un Šobam. Un viņš saka, nu tu esi foršs čalis, Levit. Nu, aizbraukt, saka, mājās un noliec tos baurus uz ausīm un lai klausīs. Un viņš saka, jo, es aizbraukšu mājās un visu izdarīšu. Ieviesīšu piespiedu medicīnu, viņu visu karos un taisīsim Rail Baltiku un aizņemsimies vēl cik miljardi desmitiem. Tā ir, ka mūs vienmēr tur tajā VF formā stāda pa piemēru, ka tā ir valsts, kas ar savu to iedzimto latviešu skrupulozitāti un paklausību mīl klausīt un savas stratēģijas neizvirza un tādas savus nodomus. Nu labi, tātad. Nodoms pa priekšu jābūt izdzīvot, attīstīties, realizēt savus potenciālus. Ka mēs, jā, šeit dzīvosim, mēs bijām, kā teica Ceplī, mēs esam un mēs būsim. Un ot, ieskrienieties visi. Ar viltību, ar armiju, un toreiz Latvija bija baigi lielā armija, ka viss Krievija nolika uz ausīm, latviešu strelnieki pietika kaut kāds, man vectēvs arī bija. Līdz Krimai aizgāja un sarkanie viņus uzvarēja, un aizbēga kaut kur ar kuģiem uz Melnkalni. Bet tas bija baigais spēks, visi virspavēlnieki bija latvieši un tā tālāk. Un tagad arī, ja mēs uztaisītu kaut kādu West Point Latvijā savu,
kur būtu, tā kā te gribēja šitais Kūravs, Augusts, Tautas frontes veterāns un Krastiņš valdes deputāts un vēl vesela grupa, ka jāaizstājas ir Latvijā savu politiķu, savu savu tā kā valsts vadītāju un diplomātu skola, kas tiek audzināta nacionālā garā. Un sava armijas akadēmija, kurā nevis Vestpointā mācās vai kaut kur Izrēlā vai Vācijā, bet tieši Latvijas. Tātad, kas ar mums Latvijas pilsoņiem reāli notiks tuvākā un tālākā nākotnē? Tātad šo 3 lietu secība, viņa tikai mums izveido tādu šauru tuneli, kur ir nešaubīgi prognozējams rezultāts. Tieši tas, kādi mums ir nodomi, kā mēs Saeimā lemjam viņus izpildīt, kādas darbības pēc tam visi ierēģi tā piramīda veids un kāds būs rezultāts. Bet problēma ir tā, ka Latvijā nav pa 35 gadi izveidota struktūra, kura izstrādāt Latvijas stratēģisks nodoms. Mēs visu laiku dzēšam ugunsgrēku, kā man Tilgals Valdis teica pa manu to Happy Art uzņēmumu, ka viņš saka, ja tu visu laiku neizvirzi kaut kāds 10 gadu nākošo izstādi sev kā māksliniekam, kā mākslinieku savienībai vēl, tad tev visu laiku tu esi spiests no ārpus sev uzspiestus mērķus, tā kā no viņiem atkratīties. Un ko dara Latvijas parlaments? Nepārtraukt no Eiropas Savienības un lejien uzspiež kaut ko, ieviest pandēmiju, ieviest transhumanismu, ieviest transgenderizāciju, tārpēšanu, kaut kādus zaļos propellerus. Visus mēslus no Eiropas dedzināt Latvijā. Un mūsējie tikai tur skrien šitais te kā tur Brēmans, tur rīkojam, ka protestus, tā rīko protests, lai nebūtu dedzināšana, nebūtu tas. Un tā mēs dzīvojam. A, kāpēc mēs nevaram izvirzīt savus? Ka mēs gribam būt tur tas un citus ievest tādā stresā, ka mēs visu laiku diktējam. Mēs esam vājā pozīcijā šobrīd, bet ir jānokļūst stiprā pozīcijā, ka mēs stāvam un mēs visu laiku izvirzam savu stratēģijas. Tā kā Poļi, Ungāri, ir tās Austrum Eiropas valsts, kas pasaka, jā, mēs, ja naudu dod viņiem, mēs ņemam no Eiropas, bet mēs nekādas nepieņemam sev neizdevīgas mērus. Tātad, nodoms, lēmums, darbībam, tikai tāds būs rezultāts. Un ja šobrīd mums uzspiež šos svešos nodomus, viņus kāds ir izstrādājis, tie banķieru, Pasaules bankas naudas saimnieki, viņi aizdod visām valstīm naudu. Bet vienlaicīgi kopā ar naudu viņi spiež izpildīt šīs normas. Un jā, Ašrādens visu laiku aizņemās katru gadu pāris miljardus, un tagad vēl Siliņi grib pretī visu, kas vēl palicis Latvijas valsts kapitāls, tur Latvijas mežu, Latvijas energo, visi privatizēt brīvā tirgu. Ko nozīmē brīvā tirgu? Naudu brīvā tirgu vieni cilvēki ir tā FRS privāti akcionāri, kas emitē, un tik, cik jebkura valsts izliek kaut ko privatizācijai, viņi uzreiz nopērk. Varbūt viņi sākumā caur kaut kādu Latvijas pilsonu. Tā kā šķēli it kā noprivatizēja visu tur lauksaimniecības rūpniecību. Bet beigās tāpatās tie, kas viņam aizdeva to kredītu, tagad ir reālie saimnieki. Un tāpēc, kas no tā izriet? Ka ja kaut ko izliek brīvā tirgū, tas piederēs šiem FRS, tiem BlackRockiem, viņu izpildu orgāniem. Un tā ir tā transnacionālā kliķe, kas ir pasludinājuši šobrīd, ka viņi pretendē uz pasaules valdību. Jo ja viņiem viss materiālais pieder, naudas sistēma pašas valstis atdeva viņiem privātu. Nu tad tas bija tikai laika jautājums kopš 1913. gada, ka ja viņi drukā naudu un pārējiem jāstrādā. Man ir jāmēģina kaut kur notirgot gleznu un kaut ko sakrāt, lai es kaut vai nopirku tur ēst vai ko. Viņi var nevis gleznas zīmēt, bet naudas papīrīšus. 500, 1000 un visiem aizdot. Nu skaidrs, ka tas ir kolosāls biznes. Tātad, kas ir nodoms, lēmums, darbība rezultāts? Individam un sociālajiem organismam, Latvijas tauta vai jebkura tauta, tas ir sociāls organisms, arī var uzskatīt
pārējo tautu saimē 196 valstis, tautas, kurām pieder, bet tautas ir vēl daudz vairāk, tur pie 1000, nezinu kādas, ja lībus ieskait un visādas pavisam maz tautiņas. Tātad galvenais vienīgais nākotnes programmēšanas instruments ir viņu pašu organiski izstrādāts nodoms. Tā kā krieviski namēriņie, angliski, krieviski, tur ir bišķiņ tā valoda jau noprecizēta, lai sev aizstāvēt latviski. Nodoms ir vispār tāds vārds, ko ar vien mazāk lieto, gandrīz aizmirsts, jo tas nodoms pagriež gan indivīda, gan sociālu organismu, gan tautas, tā kā vienā šaurā virzienā to nākotnes trendu. Te es vēl gribu pateikt ļoti svarīgu lietu, ko es baigi ilgi apdomāju, ka kā var izvairīties no tās Latvijas propagandas un cenzūras spīlēm, kad tu uzgriez televizoru, tu tā kā pilnīgi tu jūti, ka tev dzen bojā ej faktiski uz pašnāvīgu tautu un arī tev kā individu. Bet tu, bet ko darīt, mums tur iznāk atšķirādnies, ir parādi, jāmaksā parādi, un Siliņš saka, ko tu padarīsi, tak jums ir izdevīgi latvieši. Atdot Latviju energo, Latvijas mežu, tagad vismaz es varu aiziet salasīt sēnes, kaut kādas ogas, man būs ziemā, ko vispār kaut kas ēst, jo ko naudas man skaidrās vispār, visi tie tiesa izpildītāji par šitādām izrunāšanām, viss ir nobloķēts. Labi, tas ir štrumts, kamēr mežo piedara, ko es pats izspiežu sūlu, man viss ir ideāli. Tātad, nodoms pagriež gan individu, gan manu. Ja man ir nodoms izdzīvot, ja šeit atkal ievāksies mēlē, nāksies kaut kur meklēt, kur ir kāda cita nacionāla valsts, ar ko identificēties un emigrēt. Bet, ja mums izdosies noturēt, tad forši. Un tas nodoms ir tas, kurš to tālāk mēs pieņemam jau ar gribas spēku lēmumu. Jā, es to darīšu, un es no rīta. Man ir nodoms kaut kur aizbraukt šodien, palasīt sēnes vai uz pirti. Tad ir lēmums, te es domāju, kur labāk braukt. Es paskatos saitu, kur ir sēnes vai kur kādam draugam pirts, tad ir kaut kāda darbība, es uzvalku bikses, jaku vai riteni un braucu. Un tad ir rezultāts, es to sasniedzu. Bet sākumā ir nodoms, pamostos un arī domāju, ko es šodien gribētu. Un tāpat tautai ir jābūt šim nodomam, jābūt regulāriem referendumiem, kaut kādiem regulāriem tautas sanāksmēm. Ir jābūt tā kā Vaira Vīta Freiberga sākumā bija vajag foršā dāma, ka viņa teica, vajag dibināt visādas tur arotbiedrības brīvas, mākslinieku savienības, tur zemnieku, visu, un tur, lai ir iekšā absolūti brīva ideja konkurence. Arī Gorbačovs pateica, plurālisms un vārdu brīvību, un uzreiz totalitārā valsts izjuka. Momentā pāris gadu laikā. Un arī tagad, ja pateiks rečeku noņemt, ielikt cietumā un atkal atbrīvot, lai katrai cilvēku grupai, kā agrāk bija Lembergam un Ventspilniekiem, bija tur neatkarīga avīze, diena bija, es nezinu kam, bet arī Forša Elers tur varēja uzrakstīt rakstus un noņemt Šķēli vai noņemt Zorgevicu vai visu kaut ko. Tas bija viss tādā veidā, baigi labi. LNT bija kaut kādiem atkal tur citiem, un TV4, un visādi tur bija avīzes, vesela kaudze Latvijas krieviem, savas avīzes, viss. Tātad, šādā veidā tikai varētu izdarīt. Bet tātad sociālam organismam, tautai ir vajadzīgs kaut kāds komunikācija laukums, kur tiek izvirzīts, tā kā es runāju, galīgi pa ķešu, kaut kādas fantāzijas, utopijas, bet tiek izvirzīts nākotnes stratēģijas. Kamēr šāds organisms nav izveidots un mēs tikai dzēšam no ārpuses piespiests visādas konvencijas paktus, kas reglamentē mūsu dzīvi un piespiež virzīties kaut kādā noteiktā virzienā. Un neviens neļauj, kāds cilvēks pasaka, ka ja mēs, teiksim, sāksim ēst tur tārpus vai kaut kādas tarakānas, organisms nevar pārstrādāties, būs vēzis. Ja mēs dedzināsim Latvijā tur tikai mēslus, visus tie dūmi, tie tiek izdeģi, tāpat kritīs lejā un būs šeit viss galvas klāta dabai. Un ja tie vēja ģeneratori atkal būs. Un katra cilvēka, kurš kaut ko kritizē no tiem transnacionālo banķieru plāniem, ko Latvijas pārdevusies valdība pieņem, tad
viņš tiek pateikts par šito te, kā viņi sauc, kas tur, kaut kāds sazvērnieks un dezinformators. Un šis nedarbojās. Ir jābūt kaut kā savādāk, ka mēs izvirzam savus plānus, ka mēs savus mēslus dedzināsim kaut kur Izrēlā vai Vācijā, un tad mēģinam viņiem uzspiest. Ir jānonāk stiprā pozīcijā no vājās pozīcijas. Un tas ir ļoti viegli izdarāms. Jādabū nost nodevējs, kur ir oportunisti, saņem kaut kādas privātas pluses, jo viss, kas tur pabijuši Latvijas valdībā, pēc tam, ka pie Komo ezero, Tušakova, Dombrovski, visi tur dzīvo tur, un visiem ir viņu personīgā dzīve ļoti labi atrisināta. Un tagad tātad nodoms, tikai nodoms, bet nodoms vārds ir pazudis, un nodoms arī kā tāds Latvijas sabiedrībai ir amputēts. Viņai ir tikai tas, ka cik lielā mērā izpildīt pašiznīcinošus svešus plānus palicis. Tikai tāda funkcija mums kā cilvēkiem. Tāpēc ir tāda sajūta, ka mēs ejam bojā kolektīvi diezgan labprātīgi. Tāpat kā latvieši, ko sūtīja uz Sibīriju, arī gāja, bet varēja to pāris tos komisārus varēja nomušīt un turpināt dzīvot te Latvijā. Vai kaut vai tā kā Somi karot ar Staļina armiju, cīnīties līdz pēdējiem vīram, arī būtu bijis labāk. Tātad nodoms, viņš ir tā kā gandrīz kā raķete, viņš dod impulsu, viņš pieslēdz pēc tam gribas spēku un uz priekšu, un pēc tam ir jau tas lēmums un darbība, tas jau ir inerces spēks. Tajā brīdī, kad tu esi pieņēmis nodomu, tu jau esi tā kā raķete sevi izšāvis kosmosā un tur tālāk tev nekas nevar ietekmēt. Tu jau traucies uz mērķi. Un tagad mēs traucamies uz pašiznīcību, uz islāma valstu un depopulāciju un viss. Un tikai aiz šādas secības var dabūt piepildījumu. Tagad, ja tu kaut ko no rīta vēlies, es gribu bučoties, un tad tu kaut kur meklē, kurai sievietei es patīku. Un es atrodu, un es viņai patīku, un mēs tur bučojamies, vai es tieku uz dejām, tango, vai vēl kaut kur vismaz apņemt sievieti padejot, es varu dabūt piepildījumu. Gribās pielikt vēdera pilnu, vai es nezinu, pasportot. Agrāk spēlēju katru dienu tenisu, tas ir pārāk dārgi, bet es varu braukt riteni. Un ja es pats no rīta nevēlēšos kaut ko, es nevarēšu vakarā dabūt nekādu piepildījumu vai gleznu uzgleznot. Ja man vienkārši to liks darīt, tas nebūs piepildījums. Un tas, ko es tagad runāju par to nodomu, tas ir tikpat neapšaubām kā tas, ka mēs kā sociāls organisms arī pastāvam. Jā, ir latviešu valoda vēl joprojām, ir latviešu dziesmu svētki, bērni, kolosāli un viss. Mēs vēl joprojām esam, un mums nav nekad pa vēlu atkal izvirzīt savus stratēģijas, būt, pastāvēt, dabūt nost kaut kādas nodevēja mazu šaujiņu. Vēlāk būs kauns latviešiem, ka te pēdējos tos te gadus tie globālisti ielikteņi mūs vienkārši cūkoja. Tik šausmīgi, nežēlīgi un viss. Un jāreiz realitāte, ne tikai es, bet vēl daži cilvēki ir piedzimuši no rīta pamodušies, tātad šī realitāte pastāv un pastāv šis likums, ko es aprakstīju, tas programmēšanas likums. Nu, tad iedzersim pa to, vai ne? Iedzersim pa to, lai mēs latvieši kaut kādu izveidotu, es nezinu, draugiem LV pārpirktu un iztaisītu kā pilnīgi brīvu komunikāciju laukumu, vai kaut kādu jaunu televīziju, jaunu avīzi, tā kā bija labvakara padomu laikā. Kaut kādu tur čaļā un ap to televīziju viss sāk pulcēties un veidot kaut kādu kopēju tautas fronti, kustību, jaunu trendu, jaunu to raķetu šāvienu. Jo tur ir pirmkārt tajā plaukumā komunikācija ir jāizvirza tie nodomi, hipotēzes. Kaut kāds vidulējs iznāk, saka, vai pārvācamies visus uz Marsu, pievienojamies Amerikai. Tagad Amerika ir brīva atkal un grib atgriezties pie cilvēku tiesību un amerikāņiem robežu ciet un viss un bagātie, ka ir valsts pasaulē. Atkal apsteigt Ķīnu grib. Hipotēze. Laba hipotēze, 51. štats ārpusē.
Vai paliekam Eiropas Savienība, dabūnam nostu globālistu šito te banķieru von Lajenu? Vai lai tiek Eiropas Savienība ārā no Ķīnas ietekmes, jo Ķīna grib to totalitāro komunismu ieviest, un šobrīd viņi ir visstiprākā, un visu tās pandēmijas laika tas modelis, un arī tagad Abu Merī jau ir nodomu līgumu jau apstiprinājis, redziet, nodoma. Man uzreiz uzrakstīja rakstu, un man viņa atkal izdzēsa rečeku, viņa saka, vēl nav līdz galam Saeimas apstiprinājis, un tad redzēsim. Un tātad, pirmkārt, ir jāļauj dažādiem Latvijas iedzīvotājiem. Katram brīvi, viņš ir kaut kāds bombzis, kurš tur varbūt sēžot zem eglis, ir kaut ko izsapņojis, vai kāds tur auziņš rektors, vai kāds zinātnieks, Andris Teikmans no akadēmijas, vai ir cilvēki, kas vēl kaut ko tādu fantazē, tur Kalviņš un kāda tur bija ērglis, vai šitais Kļava Pēteris un visādi tur šitajā tehniskā universitātē, kas šējavs, un ir cilvēki, kas varētu izvirzīt, kā Latvijai izdzīvot latviešiem un kā ieņemt vadošu lomu, kļūt par bagātāko valsti. Un ja vajadzīgs izstāties, tā kā Brexits bija, mēs varam Brexit, un mēs varam kaut kādu lateksu kaut kādu sarīkot un izstāties, ja vajag no Eiropas Savienības. Un ja vajag visu Eiropas Savienību pavirzīt citā virzienā. Tā tad ir vajag izvirzīt šādas visādas utopijas. Otrais ir tā kā, izvērtēt tos nodomus, bet izvērtēt no atbilstības tam virsmērķim. Virsmērķis ir, lai mēs, kas šo nodomu esam sevī akumulējuši, izdzīvojam. Galvenais virsmērķis ir, lai mēs pastāvam, ka mūsu pastāvēšana un maksimāla potenču realizācija, tas ir tiks, pateicoties šim nodomam, tas tiks garantēts. Tas ir vienīgais nākotnes projektēšanas mērķis, jo ja vienkārši mums saka, vajag visiem mainīt dzimumu, tas ir tagad mērķis. Bet tas, ka tad vairs nebūs to Latvijas pilsoņu, latviešu, nebūs arī es, nebūs bērni, mazbērni, to viņi, protams, nesaka, jo viņu mērķi tas piepilda, ka samazināt, depopulēt citas valstis un tie iepildināt kaut ko. Mēs nedrīkstam tā kā, pieņemt svešus mērķus, kuri ir iztaisīti, lai mūs iznīcinātu. Lai mūsu sociālais organisms izdzīvot, mums ir vajadzīgs izvirzīt tādus mērķus, kas garantē pašizdzīvošanas instinktu, apmierina. Sevis tādu pašapzināšanās, kā individualizētam pilsoņu kopumam, ka mēs esam, sociāls organisms, bet pagaidām tas vienotais pasaules organisms, tā kā bija Amerikā eksperiments un citur, viss nācijas sapludināt kopā un izveidot kaut kādu darba cilvēku un kaut kādu aristokrātu cilvēku un tādu vienotu bez nacionalitātes un visa. Es vispār to pieņemu kā mērķi kaut kādā tālāk baigā nākotnē, bet šobrīd es tomēr to nevaru atbalstīt. Man ir svarīgāk tā piederība nacionālai valstī, kuru tomēr aizsargā cilvēktiesības, kultūras vērtības un individu tiesības, un šie transnacionāļi. Mēs jau redzējām no 20. līdz 22. gadam to viņu pilotu projektu ar visām uzpurņiem un mājasēdēm un visiem tiem viņu jaunievedumiem. Tie ir tie paši, kas 80 gadu atpakaļ bija Hitler un Staļina kungam. Man tie nepatīk. Un tātad, pēc šādas analīzes, mēs varētu atlasīt no tiem dažādiem nodomiem, ko piedāvā partijas, ko piedāvā citu, tādas tur arotbiedrības un dažādas cilvēku grupas un jaunieši visi. Un ja mēs tālāk tai loģikai sekojam, tā ir tā likumsakarība, par ko es apmēram šeit runāju, un tādā ļoti brīvā paviršā un valodā ar visādām atkāpēm, bet es mēģināju tādu vienu to domu, loģiku, to secību izklāstīt, jo zinātne tas ir noturīga saistības starp cēloņiem un sekām, un viņa ir prognozējama, un ne tikai prognozējama, bet neapšaubām cēloņu sakarība. Tā ir likumsakarība cēloņu sakarība, vai
tā ir zinātniska pieeja. Un ja mēs redzam, ka šodienas ievadītie Latvijas trendi, viņi ir tā inerci neapšaubām, viņi novedīs pie tādām sekām, ka vairs nebūs šādi sociāli organismi, būs šeit kaut kas cits, Latvijas vārds jāpaliks. Tikai viņš būs tā kā, es nezinu, kur jau Beļģijā, kur lielākā daļa jau ir tie islamisti, un tur vēl neviena kritus valsts Eiropā mēs neesam redzējuši, ka viņa tiktu pārvērsta no kristīgas, teiksim, reliģijas un no pilsoniskas sabiedrības tādas valsts par islāmu, bet tas notiks tuvākos gados, ka vai Latvija būs pirmā un viss vajag apsteigsim tur kādu no tām Rietuma Eiropas valstīm, kurās jau tagad ir islamisti, jau tie premjeri un vada, vai jau mums arī jau ir Abu Meri, viss mūsu dzīvības ir viena islamistu rokās, tā cilvēka, kurš mums aiz muguras kaut ko brauc, apstiprina, kas viņi deleģējas, es nezinu, bet kāds deleģē, un viņš tur jau balso un smaida un laimīgs un viss, ka ieviest to pandēmisko līgumu. Bet atkal tā ir atkāpe, tātad zinātne noturīga saistības starp cēloņiem un sekām, un ir absolūti prognozējams un neapšaubām cēloņu sakarība, ka tas, kas šobrīd ir ievadīts, novadīs pie kaut kāda rezultāta. Un tas, ko es gribētu, lai katrs, kas varbūt paklausījās vai kaut kā līdzīgi domā, lai viņš saprot, ka tas, ko mums pa televizoru tur viss kaut ko saka, ka vajag darīt, un Stambuls konvencija un Pasaules veselības organizācijas pakts un visi šie līgumi, ir jāsaprot, jāpaskatās 3 soļus priekš, pie kā viņš novadīs. Un tie, kas viņus ir uzrakstījuši, ko viņi grib panākt ar Latvijas sabiedrību. Un tas ir šīs sakarības, par to es šodien parunājos, un izdzēru glāzi sulas, priekā, draugi.